Sveiki, draugi! Atkal Madars no saulainās Benidormas. Tā katru dienu saulīte spīd superīgi. Šodien es gribu pastāstīt par tādu lietu, kā biznesa cilvēkiem, kuri ir biznesā, par tādu lietu kā avatārs. Daudzi to nezin, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi biznesā, un tas atvieglo ļoti daudz atrisināt daudz problēmas, viss atrisinās faktiski pats no sevi, kad izveido to avatāru. Tātad, kas ir avatārs? Avatārs nav tas, kas filmā, ja? Bet avatārs ir biznesā tātad tavs labākais klients. Tu izdomā savu superīgāko klientu, tev ir produkts, ar ko tu veido savu biznesu, ja? Un tu izveido tātad avatāru. Viņš ir kā iedomu tēls, ja? Un tu sastādi visu par viņu, tātad, kā tu gribētu, lai būtu tavs ideālais klients, ja? Tātad tu par viņu uzraksti, ņem papīra lapu vai datorā, vai nav, ņem un raksti par viņu visu. Tas ir kā viena persona, tad, un tajā avatārā tātad tev ir jānorāda viss, kā par vienu cilvēku, tātad gadi, nevis no līdz tur kaut kādi, jā, bet konkrēti gadi. Un tu iedomājies, ka tas cilvēks tev stāv pretī, un ar kādu cilvēku tu gribētu komunicēt, kas būtu tas ideālais klients, tas tavs produkta iegādātājs, ja? Ar kur tu gribētu komunicēt. Ja, nu, tu kaut ko pakalpojums, tu pieņemsim, tev kaut kāds ir, ja? Kā tu gribētu, viņš tev pazvan, kāds viņš ir, laipns, priecīgs tāds, cik viņam ir gadu, kā viņš izskatās, viņam fotografiju pat pievieno klāt, ja? vai atrod kādu, vai ChatGPT var uztaisīt, bildīt kādu, ja? Tā kā kaut ko foršu tādu. Un tev par to avatāru pašu ir jāzina vairāk nekā pat par sevi pašu, pat kādu zobdiegu viņš lieto, ja? Jo vairāk tu uzrakstīsi, ja, par viņu, jo labāk, ja? Kādas ir viņa problēmas, ar kādām domām viņš mostās no rīta, ja? Kāpēc, lai viņš nonāk līdz tavam produktam, ja? Kas svarīgi, kas liekais, viss acījājies, tad izveidojot to avatāru, tev skaidrs jau ir tādas lietas, kā kur reklamēties, ja? Tātad, ja tas ir viena vecuma grupas cilvēks, ja, vai viņš Facebookā skatīsies tavas reklāmas, ja, vai mazāks biznesiņš tur līmlapiņas kaut kur līmēt, ja, reklamēt sev. Tātad tu jau skaidri redzēsi tas tavs izvēlētais cilvēks, kur viņš dzīvo, kur viņš uzturās, ko viņš dara, kādas ir viņas domas, kādas ir viņa vērtības, ja? Un kāpēc, lai viņš pirka tavu produktu, iegādātos, ja? Tātad tas ir baigi un superīgi. Tik daudz liekas problēmas atkrīt, ja? Kas maisījās pa galvu, kamēr nav tas avatārs. Lielākā, pieņemsim, kaut vai pa gadiem, lielākā kļūda. Mans produkts, ja? Tātad visu viņu var pirkt no 18 gadiem līdz 88 gadiem vecumā, ja? Bet tā viņš nav. Tātad vienai tai it kā var pirkt, ja? Protams, ja tā izdomājat, ja? Bet kas būs tavs ideālais? Kurš ienāks tātad tuvāk tiem 18 vai tuvāk tiem 88? Kurš vairāk varētu gribēt tavu produktu, ja? Un to lietas tajā avatārā iekšā. Arī kā avatāru var ņemt kā paraugu jau īstu cilvēku, ja? Nu, tad tu zini, šitāds cilvēks, un kaut vai nointervēt viņu, ja? Ja ir iespējas tāds, nointervēt viņu. Tu vari kaut ko pamainīt tajā avatārā, ja? Tā kā gandrīz ir, ja? Šitāds cilvēks, nu, viss patīk, bet kaut kāda nianses nav. Tātad to piekoriģēt, ja? Un tas ir tavs. Un tātad tas avatārs, kad viņš ir gatavs, uztaisīts, ja? Faktiski pēc būtības sanāk tā, ka tā ir vēstule visumam. Tu nosūti
tu nosūti to vēstuli, kādu tu gribi to ideālo klientu. Ja? Tad nav, protams, nav teikts, ka tikai tieši tas nāks, bet pamatā tas būs tavs pamata klients, kurš nāks. Protams, būs kas uzzinās par tavu produktu, ja? Kaimiņu tants un vienalga tātad jebkurš, ja? Uzzinās par tavu produktu un arī atnāks cits vecuma grupas, ja? un cita tipa cilvēki. Tā jau nav, ka tikai tas nāk, bet pamats, uz ko tēmēties, uz ko viss tas koncentrējās, tad uz to, ko tu būsi uztaisījis. Ja? Avatāru var pārstrādāt arī. Nav teikts, ka pirmā reizē tur trāpīs un tā tad būs viss perfekto, tur sanāks. Ja? Pēc tam var paskatīties, ja? Tu būsi izdomājis tur vienu vecumu grupu, kad tu gribi tur pieņemsim sievieti, 45 gadi, ja? Tas būs mans ideālais pircējs. Bet dabā atspoguļojas tomēr, kad tā kā, tu neesi trāpījis ar savu produktu vai nav tik precīzi padomāts, ka tavs produkts tomēr labāk der citai vecuma grupai. Ja? Tātad pie to avatāru tur piestrādāt, ja? un padomāt arī, lai tajā avatārā kaut kāds pretruns nesanāk. Ja? Tā kā ko es tā kā iesaku un darīt. Kopā ar GPT chatiņu taisīt to avatāru. Ja? Tu ieliec pamatās lietas, ja? Un tad ar viņu tā kā, lai viņš palīdz saprast tātad to, vai kaut kur tavā avatārā nav pretruns. Ja? Tā ir mega štelle, mega lieta, kas palīdz uzņēmējiem biznesā tikt uz priekšu, radīt skaidrību, tātad kam tad es to īsti savu produktu tirgošu. Ja? Tā kā tas viss atrisinās un tādā veidā. Un kopā ar iepriekšējo video, ko es stāstīju par kaizen plānošanu un darāmo darbu sarakstu, ja, ar tām lapiņām, līmlapiņām, kur visus tos darbus saliec uz tāfeles, un galva ir tukša no liekām domām, un avatārs jau ir uzveidots, ja, tātad ideālais pircējs, un tu saproti, jā, tas ir mans avatārs, viņš tusē tur, viņam es reklāmu laidīšu tur, un man citur nav jātērē resursi, laiks, finanses, kur paliekam, lai sasniegtu ideālāk savu potenciālo to klientu, ja, savu avatāru. Tā kā tāds. Kā akadēmijā mums pat stāstīja, ka cilvēki izveido to avatāru, ja, un 2 vai pat 3 cilvēki, ja, tieši tādi, tieši precīzi matā ar ļoti līdzīgu izskatu ierodās klients, ja, un tad pašam brīnums ir, cik tas mans avatārs tieši. Ja. Tā kā tādā veidā, kas ir. Un iesaku atkal, neko nevienam neuzspiežu, tikai atkal man var neklausīt, ja, un vienkārši izmēģinu, palaid to, saliec uz papīra un redzēsi, kad būs. Bet, kā es teicu, nevienam neko neuzspiežu, tikai mans mērķis ir palīdzēt uzņēmējiem, ja, kuri kaut kur iesprūduši vai kaut kādā veidā, kā biznesa aizbildes mentors, ja, un tādā veidā ar idejām palīdzēt un būs un varēs iet uz priekšu un darīt. Tā kā kaut kā tā. Cerams, ka šis video bija noderīgs un uz priekšu, draugi. Tā kā biznesā ir štele, verdzībā ir aplamības, nesēžam verdzībā un domājam par saviem biznesiem un dodamies uz priekšu, jo brīvi cilvēki ir tikai tie, kuri tātad ir, kuram ir savu uzņēmējdarbību, ja? Tā kā, kur pelna sev nestrādā, nevergo citiem. Tā kā tādā veidā, kam ir idejas galvā, ka kaut ko varētu darīt savu produktu, kaut kā risināt, tad šis ir tāds pirmais solis, avatārs uztaisām, kas būtu tas ideālais pircējs, un viss notiksies. Tā kā, labi, draugi, čau!